brokastis, ēst. Un ko es tur varu padarīt? Tev palīdzēt? Tas gan izstāsts baigi sarežģīti. Es ar jums nerunāju. To mēs pamanījām, jā. Jautājums tikai, ko mēs to esam nodarījuši? Jūs varbūt neesat pamanījuši, ka mēs atkal esam ieslēgti. Kāds mums ar to sakars? Jūs mani trigerojat. Mēs tevi ko? Zinu, dažreiz vispār nevar saprast, ko gribu pateikt. Es neko negribu pateikt, es ar jums nerunāju. Nē, tos 4 cilvēkus liksim mierā, ja? Auzings ir? Kā tev liekas, kāds būtu, ja mēs visu darītu kā tu? Man jau liekas, tas būtu kolosāli. Kāds arī nonāk, tur, kur viņam jānonāk. Vienlaik, kas man patīk, ir tas, ka mēs jau pārnājam par sekstūrijas un tam līdzīgi, un runāšanas par tevi ļoti liela izskatu konīšanā kā māksla. Dzirkstels pa gaisu, vai arī tu sajūti, kāda noskaņa valda starp jauniešiem, un sarunas beigas tās patiešām bija skaļas. Tieši par sarunām un sarunvalodu, gan pareizu, gan netik pareizu, parunāsim arī mēs. Es, skolotāja biju, un tu, skolēni, jā, pievienosies man. Mūsu nodarbības temats ir literārā un neliterārā sarunvaloda. Sarunas un sarunas. Kopīgi darbojoties, mēs mācīsimies nošķirt literāro sarunvalodu no neliterārās sarunvalodas. Atkārtosim atšķirības starp sarunvalodu un sarunvalodas funkcionālo stilu, kā arī atpazīsim saziņas situācijas, kurās iederīgi lietot sarunvalodu. Lai mērķi sasniegtu, mēs noskaidrosim, kas ir sarunvaloda un sarunvalodas funkcionālais stils, un izveidosim sev saprotamus jēdzienu skaidrojumus. Noskaidrosim, kas ir literārā un neliterārā sarunvaloda, un papildināsim darba lapā 2. uzdevumā dotos apgalvojumus, izmantojot atslēgvārdus. Klausoties un vērojot 3 dažādas sarunas, noteiksim, kurš no sarunvalodas paveidiem katrā atspoguļots, atbildi pamatojot. Lai darbotos kopā ar mani, aicinu tevi ieskatīties video pielikumos, kur atrodama darba lapa, vai arī veikt pierakstus sev ērtā veidā. Sarunvaloda, tas liekas tik vienkārši. Iespējams, esi dzirdējis, ka sarunvaloda ir visbiežāk izmantotais valodas paveids. Pieļauju, es arī dzirdējis valodniecības terminu sarunvalodas funkcionālais stils. Vai tas ir viens un tas pats? Vai varam teikt, ka mūsu saruna ar skolas biedru Gaitenī ir sarunvalodas funkcionālā stila paraugs? Aplūkosim 2 piemērus, kas varētu mums palīdzēt skaidrot abus jēdzienus. Pirmais video. Vairāki zēni gatavojas sporta sacensībām un sarunā apspriež tikko treneris teikto. Ieklausies uzmanīgi, kāda ir zēnu vārdu izvēle, padomā, vai tas varētu būt sarunvalodas stils. Kas tas par sviestu? 0%? Galīgi nepatīkam šitais ir. Nu, ko tu klausies visādos? Kā ar asnēm var būt 5%? Bullshit tas viss. Nēmīs, tas normāli, ka tev skauž. Davai sadaram. Es to varu ielikt jebkurā sportā. Davai nosauc sporta veidu asnēs. Nu, nosauc. Ko piesējas? Es to neizdomāju. Viņa ir bijusī, kas tur olimpiskā kaut kā tur metodoloģija. Davai pietiek. Ko pietiek? Tev 15%. Davai es viņai pajautāšu, kā viņa tos procents rēķina. Nu, 0 točnu man nav. Un otrs piemērs. Šoreiz animācijas filma un iepazīšanās epizode. Arī neliela saruna. Viss būs labi, Jākam. Tu redzēsi. Labdien! Tu droši vien esi Mimmi? Tēvs nav mājās, viņš ir jūrā. Tiešām? Bet mēs ar viņu vakar runājām. Tas ir Jākaps, tavs brālēns. Mimmi, kas tur ir? Kaut kāds Jākaps ar onkulīti. Tie ir putni. Lai nāk iekšā. Ak, tad jūrā, jā? Nu ko, Jākap? Es sveicināts Maskačkā. Vai varam teikt, ka abas sarunas ir līdzīgas? Neapšaubām, ir lietas, kas tajās ir līdzīgas. Tomēr domāju, ka piekritīsi man, ir jūtama atšķirība, vai ne? Tāpēc būtu liederīgi ieskatīties dažos skaidrojumos, ko sniedz vietnes Tēzaurs
valodas rokas grāmata.lv un arī Jāņa Rozenberga latviešu valodas stilistika. Aicinu tevi darboties video pielikumos esošajā darba lapā vai pierakstos sev vērtā tempā un izveidot un pierakstīt abu jēdzienu skaidrojumus. Ceru, ka tev izdevās uzrakstīt abu jēdzienu definīcijas un izprast svarīgāko, proti sarunvaloda kā stils raksturīga ikdienas saziņai mutvārdos, neformālā situācijā, bet sarunvalodas funkcionālais stils visbiežāk ir sarunvalodas atveidojums rakstos. Abiem jēdzieniem kopīgs tas, ka tajos ir brīva attieksme pret valodas normām. Interesanti, ka lieliskus sarunvalodas funkcionālā stila paraugus mēs varam atrast gan daļu literatūrā, gan publicistikā, jo tieši šajos funkcionālajos stilos nereti tiek izmantota atveidotā sarunvaloda. Tas arī mums sniedz pārliecību, ka sarunvaloda ir līdzvērtīga un noderīga un pavisam noteikti pilnvērtīga valodas daļa. Sarunvaloda var būt literāra savā daudzveidībā un neliterāra, piemēram, ar izloksnēm un žargonu. Iepriekš redzētajos fragmentos mēs gan saskatījām dažus žargonu paraugus, piemēram, davai, bullshits, trigerojat. Tomēr strīdīgs ir jautājums, kur ir robeža, kas nošķir īstu dzīvu sarunvalodu no neliterārās sarunvalodas. Bet pirms mēs darbosimies tālāk, apskatīsim kādu jēdzienu, kas bieži tiek izmantots runājot par valodu. Tas ir valodas normas. Kas tās ir un kas veido valodas normas? Valodnieks Jānis Rozenbergs skaidro, ka valodas normas ir tie valodas izteiksmes līdzekļi, kas kulturālā vidē ir visizplatītākie un praksē nostabilizējušies kā paraugi un kas runā vai rakstos vislabāk veids savas valodas funkcijas. Valodas normas nosaka valodnieki, kuru pamatu uzdevums arī ir pētīt valodas tendences un jaunumus. Un nu apskatīsim, kas tad ir neliterārā valoda. Neliterārā sarunvaloda tiek lietota neoficiālā saziņā, un tā ir raksturīgas dažādas atkāpes no literārās valodas normām. Mēs jau zinām, ka ļoti neliterāru, nevērīgu un nekoptu runas veidu sauc par vienkāršu runu. Un kas tad ir atkāpes no literārās valodas normām? Pirmkārt, tas ir žargons, neliterārās sarunvalodas stila paveids, ko lieto dažādu sociālo un profesionālo grupu pārstāvji. Leksikoloģijā atsevišķas sociālas vai profesionālas grupas pārstāvju lietotā neliterārā leksika, kas saprotama tikai šai sociālajai grupai. Piemēram, varbūt būs pārsteigts, bet arī skolotājiem ir žargons. Brīvstundu pedagogi parasti sauc par logu. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka žargons nereti rada negatīvu attieksmi pret runas objektu vai adresātu, un šajā mirklī mēs jau nonākam pie vienkāršas runas. Nākamā atkāpe no literārās valodas normām ir barbarismi. Arī tādi visai izplatīti kā davai, vot. Bieži šādi barbarismi kļūst par parazītu vārdiem, lietojot tos nejūtam, tomēr tie tekstā ir, lai gan nav nepieciešami. Treškārt, neliterārās valodas frazeoloģismi, tādi kā, piemēram, atstiept kājas vai sadot pa zobiem, kas neapšaubāmi demonstrē negatīvu un nicinošu attieksmi pret runas objektu. Ceturtkārt, neliterāro sarunvalodu raksturo arī visai nevērīga attieksme pret saziņas biedru. Ja varam sarunu biedru uzrunāt ar ej tu tur vai ev, tad tā būs spilgta neliterārās sarunvalodas pazīme. Tieši tāpēc aicināšu tevi tagad atkal ieskatīties video pielikumos esošajā darba lapā vai darboties pierakstos un izmantojot atslēgu vārdus papildināt apgalvojums par literāro un neliterāro sarunvalodu.
Tu droši vari izmantot arī to, ko es paveicu jau darba lapā esošajā pirmajā uzdevumā. Darbojies! Ceru, ka uzdevumu esi paveicis un vari teikt, ka zini, kā atšķirt neliterāro sarunu valodu un literāro sarunu valodu dažādās saziņas situācijās. Tāpēc tagad ir laiks par to pārliecināties. Piedāvāšu tev 3 dažādas sarunas. Noklausies tās un atzīmē darba lapā vai pierakstos, kura no sarunām tavuprāt atbilst literārās sarunu valodas stilam, kura neliterārās valodas stilam. Centies arī pamatot, kas liecina par izvēlēto sarunu valodas paveidu. Atceries, ka darba lapa pieejama video pielikumos, un tu vari darboties gan darba lapā, gan pierakstos sev ērtā tempā. Pirmais video – puiša un meitenes saruna. Tiesa, visai neparasta saruna. Kas tu traka? Aklēsi vai ko? Tu neredz, ka es turpat biju? Ko spēr bumbu tieši virsū? Jā, es esmu neredzīga meitene. Piedod, lūdzu. Ak, tad akli, ja? Nestāsti te man. Tu taču lasi grāmatu. Jā, lasu. Nu un tad? Ko tad tu vari lasīt, ja neredzi? Es varu lasīt. Lasi? Kā tad? Tur jau nekā nav. Tikai tukšas lapas. Padomā, ja nepieciešams apturi video un noskaties fragmentu vēlreiz un pieraksti, vai šī saruna ir literārās sarunvalodas paveids, varbūt neliterārā sarunvaloda vai sarunvalodas funkcionālais stils. Padomā. Nākamais fragments arī puisis un meitene, bet šoreiz abi jaunieši kopā gatavo ēst un stāsta, kā iepazinušies. Kā mēs iepazināmies? Jā, kā jūs iepazināties? Aptuveni vēl daudz jau zini, var nojaust, bet varbūt jūs noteikti visi zini, jā. Kādas? Nu visi nezinu. Varbūt jūs var atklāt kādas jaunas detaļas kādas. Jaunas detaļas? Jā, kaut kādas detaļas, ko cita nezinu. Labi, mēn vieta, kur mēs uzturējāmies, lai iepazītos, bija Kaļņības kultūras centrs. Jā, bet... Oskars domāts, tā ne? Tu nejauc? Nejauc? Guni man nesajauc? Nē, kursā, jā, Latvijas kultūras akadēmijā aktieru kursā, un tā mēs arī iepazināmies, mēs viens otru sākumā mēs viens otram ļoti nepatikām, un viņa bija tā ļoti. Jo viņa bija tā lecīgā meitene no Rīgas, un man nepatika tāds. Viņam bija mati, gan gaisā sacelt. Smuka mati bija, nu, tur un pēc tam kaut kas notika. Kas tas ir? Tas āršķīgais palika malā, un mūs satikās mūs iekšējās. Tas, kas filmās ir. Jā, es redzēju filmas. Jūs man tik ļoti skaties, tie laikam ir aktieri, kas tā skatās acīs. Ceru, ka šajā fragmentā nebija sarežģīti noteikt, kāds sarunvalodas stils dominē abu jauniešu sarunā ar žurnālistu. Dosimies tālāk. 3. fragments – pavisam nepierasta saruna, šoreiz mūzikā. Jā, arī tāda ir iespējama, jo arī duets, 2 izpildītāju dziedājums ir saruna. Šoreiz Lāčplēša un Laimdotas saruna. Noklausies fragmentu, izdomā, tā ir saruna. Vai tā ir sarunvaloda, literārā, neliterārā, iespējams, sarunvalodas funkcionālais stils. Ja nepieciešams, aptur video un atkārto to. Krāsla maigi no šāds man gar seju. Vai nebija tā tu? Lūk, tumša nakta zaļiem smiekliem smējā. Vai nebija tā tu? Lūk, maigi pērkons tālai nodūnējā. Vai nebija tas tu? Lūk, nodrebēja dvēsele no vējā. Vai nebija tas tu? Lūk, sudrā vasaras mēnesnīcā lejā. Vai nebija tā tu? Ceru, ka esi noteicis sarunvalodas paveidus un pamatojis, kas liecina par sarunvalodu visos video fragmentos.
Es atbildēju šādi, un tu šobrīd vari salīdzināt savu veikumu ar maniem pierakstiem. Lūk, pirmajā fragmentā sadzirdēju frazeoloģismu, kas nebija literārs. Akla esi vai? Un vēl dažus liekvārdus. Tāpēc es teiktu, ka tā ir neliterārā sarunvaloda. Otrajā fragmentā jaunieši sarunājās brīvi, nepiespiesti, tomēr nesadzirdēja nec žargonu, nec parazītu vārdus, nec neliterārus frazeoloģismus. Tāpēc šo piemēru sauktu par literāro sarunvalodu. Trešais fragments bija izaicinošs, vai ne? Es sadzirdēju personifikācijas poētismus, bet neko no tā, kas raksturotu neliterāro sarunvalodu. Vēl vairāk dziesmas teksts bija pausts dzejā, tāpēc to varētu saukt par daļu literatūras stilu. Un šoreiz duets jeb saruna ir tikai veids, kā gūstam emocijas par divu varoņu attiecībām. Ja atbildēji, ka tas ir literārās sarunvalodas funkcionālais stils, tad esi pareizi atbildējis. Svarīgi, lai turpmāk sarunvalodu tu izmantotu brīvā saziņā, mutvārdos, un lai sarunvaloda nevajadzīgi neparādītos tavos rakstu darbos, kur vieta citiem valodas stiliem. Atceries, nav sliktas sarunvalodas, ja zinām situāciju, kur tā lietojam. Lūk, esam kopā aplūkojuši vairākus saziņas piemērus, visai dažādus, paveikuši uzdevumus, kas, ja darbojies kopā ar mani, ļaus tev turpmāk labāk izprast, kas ir literārā sarunvaloda un kas neliterārā sarunvaloda, un kā tās nošķiramas, kā arī, kad lietojamas. Lai tev turpmāk jaukas sarunas, lai izdodas!